Hei, šeit Mija Rada. Kaut kas pilnīgi savādāks. Šis būs tāds sit-down tipa video par maniem rokdarbu plāniem novembrī un decembrī. Īstenībā es iedvesmojos no video, kur cilvēki plāno, ko viņš šūs rudenī un ziemā un tā. Bet tā kā ir gada beigas, es domāju, tas būs tīri novembrim un decembrim un ne tikai par šūšanu. Es šo video filmēju, kamēr man mazais guļ tur patās. Es esmu bērnistabā. Te ir viņas meitas plaukti rotaļlietā. Tā kā lecam iekšā. Pirmais, ko es gribēju uzvedīt. Te. Es jau uzvedīju, kamēr plānoju šo video. Kamēr es plānoju šo video, jau ir gatavi cimdiņi, un viņi jau ir meitē līdzi uz dārziņu. Ja es paspēšu dabūt nofočēt, nofilmēt šovakar vai rīt no rīta, pirms es publicēju video, tad te būs bildi. Ja ne, tad sorry. Es izmantoju Drops Baby Merino dziju, diezgan spilgtu oranžu un baltu. Raksts arī no Drops, kas viņiem ir gan studio, tur ir ļoti daudz bezmaksas apraksti, kā adīt un tam lietas. Man ļoti patīk, jo es arī izmantoju daudz viņu dzīves, jo man ļoti patīk viņu dzīves. Man populārākā ausēna, starp citu, ir viņu raksts. Viņi prasa diezgan ilgi uzadīt, bet viņi izskatās fantastiski. Tālāk. Otrā lieta. Turpināsim ar to pašu adīšanu. Es šo filmēju 31. oktobrī. Es pieteicos Žanete Nic oktobra līdz adīšanai, kur daudzi adītāji āda viņas rakstus. Es nopirku rabarberu desertā aprakstu. Ļoti patīk. Es nopirku arī Valmieras atmiņas, bet to es kaut kad nākotnē. Es ļoti gribu šo uzlīt. Šo es filmēju 31. oktobrī. Es esmu nokavējusi visu līdz kopā adīšanu. Bet tas nekas. Es tāpatās to darīšu. Tas būs mans vienai pašai novembra kopā adīšana. Bet es sev gribu beidzot uzadīt kādus zeķus, jo es nesen pabeidzu zeķu pāru, mazo zeķītes diezgan bieži audu, bet es nesen pabeidzu 2 zeķu pārus. Vīra draugs pasūtīja dāvināt draugiem, un sapratu, ka es gribu pati sev savus adīt zeķus. Un tad es izvēlējos, visu, ko es paspēju izdarīt pa oktobru, izvēlēties dzīvi un ko es adīšu. Jā, es adīšu no pelēkas un zili svītrainas krāsainas Drops Fable. Abi divas ir Drops Fable dzijas. Un šī man palika pāri no tā pasūtījuma, ko es tikko darīju, un man viņa ļoti patīk, bet te nav pietiekami, lai sanāktu zeķu pāris kā viņa tā paša krāsā. Līdz ar to es izmantošu šo kā pamatkrāsu un šo tam rakstamiem. Es vēl ceru, ka es izmēr pabeigšu novembrī, es gribētu jau decembrī staigāt ar viņiem apkārt. Pie adīšanas vēl. Tā kā es meitē uzadīju dūrēnīšus, es pati sev arī ļoti vēlos dūrēnīšus. Un es laikam esmu noskatījusi šo. Un, jo man ir palikušas pāri ļoti ilgi pastāvējuši jau Big Merino Drops dzīves. Un te ir, šis būs galvenā krāsa un šī būs tie kvadrātiņi. Jo es agrāk no viņiem taisīju viens ausainas, bet es viņas vairāk netaisu, bet es neesmu izdomājis, ko es ar šo darīšu. Un tā kā man viena atvilknīte ar šo ir aizpildīta, es prātam patukšotu. Plus būs mīksti forši cimdiņi. Pirms šūšanas, ja mēs pie tām vorēšanas. Ak, nē, mazais pamodos. Es ļoti ceru, ka šī vieta, ka tu esi fonā. Jūs tad dzirdat visādas mazais turpat fonā man tusē. Ķeršamies ar tām vorēšanas. Ir kaut kas, ko es iesāku, bet es nepabeidzu. Līdz ar to tas arī ir manā plānā līdz gada beigām. Es uzveidoju šādus trauciņus, ko var rāmēt arī čupiņā, bet pārsvarā meitiņas izmanto kā tādas groziņus, kur šķirot lietas. Un plānā bija, viņam te ir vairākas krāsas, un plānā bija katrai krāsai izveidot, te bija arī viens vilts kaut kur ir.
Vienu violetu, 2 zilas, 3 zaļas, 4 dzeltenas, 5 oranžas, 5 tādas perskīgas un 6 rozīgas bumbas, tieši pēc izvēles pašās krāsās. Es esmu iesākusi 3 bumbas, liekas, bet, jā, mans plāns ir pabeigt šīs bumbas. Tas izstāsta šādi viss kompaktiņš kopā. Es nevarēju noturēt, es jau iedomājos, jo viņai interesēja, ko es tur taisu. Viņa viņas sauc par cepurēm, viņa viņas ir viltusi sev virsū, brālim virsū, man virsū. Viņai patīk viņās šķirot savas kaut kādas mantas, mašīnītes salikt vai puzles iebērt. Tā kā tas jau ir izdevies, bet es gribu arī pabeigt. Decembra sākumā manam vīram ir vārda diena, un es parasti viņam ādu zeķus. Bet viņš manas zeķes te nesā. Viņš viņus vienmēr kaut kur pazaudē. Un tā kā es nezinu, vai jāja viņam adīt zeķes, es viņam teicu, ka es viņam neadīšu zeķes, bet es nezinu, ko es viņam dāvināšu. Pagājušajā gadā es jau viņam neadīju zeķes, es neesmu, ko es uzdāvināju, tas mājās bija kaut kas no priekš GoPro kaut kas. Bet šogad es taisos arī kaut ko pati radīt. Un viņš izteicās, ka viņš gribētu čības. Man padomā ir šis vai arī šis. Man nav nejausmas, kuras no šiem tamborēšu. Vēl es nezinu, no kādiem materiāliem, kādā krāsā, neko. Bet man ir viss novembris tam. Man jāpaspēj līdz 5. decembrim. Ziemassvētku dāvanas es šeit neiekļaušu šajā video, jo var gadīties, ka kāds skatās. Es zinu, ka mans vīrs neskatās mans video. Vismaz nekad nav baigi skatījies. Viņš pat pastīsies sākumu, un šitai daļai viņš pārskaties pāri, un tu pastīsies varbūt beigas un ieliks thumbs up. Bet tas arī viss. Viņš tikai teiks, wow, super, vālēcis, bet viņš nebūs noskatījies saturu. Tāpēc es tā droši pasaku, ko es esmu tagad noskatījies. Plus viņš zina, ka es viņam taisīšu čības. Bet par Ziemassvētkiem es neko neteikšu, jo man nav nejausmas, vai kāds no maniem draugiem radiem taisās skatīties. Jo man ir plāni, es ceru, ka es to visu paspēšu, jo es esmu ļoti lēna pēdējā gada laikā dāvana pabeigšanā. Man stāv vēl dažas dāvanas, kuras man ir jāpabeidz, kas paredzēts jau iepriekšējā visgadu garumā. Es nezinu pat. Es apzinos, ka tas ir smagi, tāpēc, ka es biju stāvoklī, un tad es piedzemdēju otro bērnu, un tad man bija jātiek galā ar 2 bērniem, un tagad man beidzot ir tā, ka mans mazākais ir kļuvis tāds patstāvīgāks, un mans lielākais beidzot ir dārsņā, un tāpēc es arī cenšos atrast to savu elpu, to savu iedvesmu, to savu mīlestību pret video atpakaļ, un tad jau redzēs. Sveicināt manā piedzīvojumā. No lietām, ko es vēlos pabeigt. Es esmu piedalījusies 2 reizes meistarklasēs pie Innas Kopicas, bet es nekad neesmu pabeigusi darbus līdz galam. Es uzšuvu šortus, te kaut kur ir mana bilde ar šortiem tajā dienā. Es viņus uzšuvu ar domu, ka es zināju, ka es esmu stāvoklī, un es zināju, ka es gribēšu ērtus šortus, kas bija ļoti ērti, kamēr es biju stāvoklī, jo viņi ļoti pletās. Man bija daudz. Bet tagad viņi man noteikti vairs nedara. Viņus es gribu vai nu pāršūt mazākus, vai arī uzšūt ko jaunu. Bet es domāju, ka es smaku pāršūt šos pašus, jo tur ir pietiekami daudz audumu, lai uzšūtu mazākus šortus. Bet viņiem klāt man bija plānā šīs džemperis Vikisuit, kas ir no meistarklases. Viņš man ir izgriezts. Šeit ir atvilkne, kurā man ir sagriezts pa daļām un sakārtots smuki, lai nepazūd katru detaļu. Viss ir izgriezts, ir tikai jāsašo. Ir tikai jāsašo, jāatver pamācība un jānoskatās video un jāsašo, jo Inna tiesa šim džempera rakstam iet līdzi, kā viņu šuj, un es arī pēc tam sekoju. Un tad otra meistarklase, kurā es piedalījos, ir par somām.
par sporta somu tipu, kaut ko tam līdzīgu, un mans plāns bija uzšūt ko šādu. Es gribēju paspēt līdz dzemdībām, lai man būtu skaista dzemdību soma. Tāpēc arī auduma izvēle ir tāda, kāda ir ļoti līdzīga starp citu tam, kā izskatās šeit. Audumu izvēle ir šāda. Šeit ir tādi, tur ir lapsiņa zaķītes un tādi vienašķēji. Tad iekšai un akcentiņam ir šis pumpainis, un tad zaļš rievots audumiņš. Es vairs nezinu, vai es vēlos tieši šo audumu. It kā visi izstāsta kopā ļoti labi, man ļoti visi patīk, bet es par šo vairs neesmu pārliecināta, jo es nezinu, es to somu gribu sev vai mazajiem, bet varbūt šo vajadzētu atstāt, ka tā ir bērniem soma, lai mums ir ērti sapakot, doties kaut kur projām. Šeit nekas nav izgriezts, šeit ir uzzīmēta piegrieze, jo šajā meistarklasē mēs apguvām, kā izveidot somai piegriezni. Kurai somai kādu tu vēlies, tu to vari izveidot. Ļoti labi meistarklasi, tiešām iesaku. Arī džemperim. Vispārībā man liekas, ka viņa ir fantastisks meistarklasi. Bet jā. Šo es arī vēlētos pabeigt, jo mēs visticamāk uz Ziemassvētkiem vai uz jauno gadu brauksim uz laukiem. Un nebūtu slikti, kad bērniem būtu savu somu vai savas somas, tad jau redzēs. Viņa izstāsta tik jauka. Man ir viss pilnībā, ko vajag. Man ir tikai jāizgriež un jāšur. Es to vēru decembrī. Novembrī man ir ko darīt. Un tad finālā manai meitai janvārī ir dzimšanas diena. Viņai paliks 2 gadi, un es gribu kaut ko šādu. Es ko šādu gribēju jau uz pirmo dzimšanas dienu, bet mēs pirmo dzimšanas dienu īsti nesvinējām. Mēs bijām nosvinējuši viņai pusgadiņu vārda dienu, un uz pirmo dzimšanas dienu mums nebija iekšās pēc Ziemassvētkiem, pēc vispārējā uguns. Un es biju tajā brīdī ar nepārāk labām sajūtām kā grūtniece. Līdz ar to otro dzimšanas dienu es tā negribu palaist garām. Līdz ar to es gribu jausties kronī. Man ir daži audumi, bet es nezinu, vai no tiem es skatīšos, varbūt es pasūtīšu pa jaunu. Man ir daudz audumi. Bet ir daļa no tā, ko man vajag tam. Nav obligāti šis dizains, es vēl neesmu, man ir saglabāti kaut kādi 6, 7 dažādi dizaini, tādi, kuriem var nomainīt cipariņus, tur uz 2, 3, 4. Kas būtu pat īstenībā ļoti forša ideja, varētu būt ko tādu, kas būtu viņai katru gadu varētu. Un tad brālītim arī pēc tam uzšūt viņa tādu. Un, lai būtu godīgi, brālītim uz pirmo dzimšanas dienu arī nebūs. Lai viņiem abiem tikai no otrā dzimšanas dienas sākot ir kronīši galvā. Nav liels pēc. Viņi par to varbūt nepiedos, bet tāda ir tā dzīve. Bet es gribu viņiem kaut ko skaistu, kas viņiem būs paliekoši. Šie ir mani novembra, decembra plāni, neskaitot Ziemassvētku dāvanas. Un varbūt es varētu uzfilmēt arī savu Ziemassvētku dāvanu video, bet par to es domāšu, vai man būs tam vieta, laiks un vispārējais. Bet es noteikti publicētu pēc Ziemassvētkiem. Ja šāds video arī interesants, es prāt viņu arī turpināšu tālāk pēc jaunajā gadā, ko es gatavojos pavasarim un vasarai, jo mans mērķis ir savu garderobi padarīt vai nu pašas gatavotu vai latviešu amatnieku gatavotu, jo, nu, es nemācīšos, protams, būt kurpnieki, labi, kurpes izcimāt, nē, bet es nemācīšos tur strādāt ādu, lai uztaisītu jostas vai ko tādu. Plus man ļoti patīk daudz mūsu pašu latviešu rokdarbnieku darbi. Tā kā es varbūt varētu visu kaut ko arī pati, bet nevajag vienmēr visu pašam. Vajag arī sev dot brīvību un atbalstīt citus, un tā pašā brīdī priecāties par citu darbu un nopirkt. Man ir plānā apģērba gabali, ko es esmu noskatījusi, ko šuju un ādā citi latviešu rokdarbnieki, un esmu noskatījusi vienu somu, kuras teksts virsū, ko es vakar ieraudzīju. Tas teksts virsū vienkārši fantastisks. Man viņu vajag.
kurā brīdī es nezinu, bet man viņu vajag. Ir īpaši, kad es dodos iepirkt daudz dzies. Man ļoti viņu vajag. Ja tev viņu vajag. Man sarakstīņš augu, bet aiziet. Drēbes vajag, jo man pārsvarā lielākā daļa drēbu šobrīd vairs nedara. Jo es esmu pēc 2 bērniem dekrētā, tā kā man ir 2 zem pusotra, kā zem 2, bet piedzima otrais, kad mazajai vēl nebija pusotras gadiņš. Līdz ar to mans ķermenis ir pilnībā izmainījies, man vajag jaunu garderobi, un es negribu fast fashion drēbes. Man daudz drēbes ir vēl joprojām no maniem skolas laikiem, godīgi sakot. Es gribētu ieviest kaut ko jaunu, kaut ko tādu, kas man dara, un kaut ko tādu, kas ir varbūt priekš manis jauns stils, bet kaut ko es vēlos. Bet paldies, ka skatījies. Ar šo video es iesāku savu video reizi nedēļā. Turpmāk video būs trešdienās. Ja kaut kas tiešām man būs slikti, slims un viss pārējais, tad ceturtdienā vai piekdienā. Bet seko līdzi sociālos tīklos, es par to noteikti paziņošu. Cikos es nezinu, to gan es vēl nemāku pateikt, bet kad nostabilizēsies kaut kāda ideja, tad es arī paziņošu, cikos tie ir. Jo es labprāt gribētu būt no cilvēkiem, kas posto, jā, trešdienas tur 3 pa dienu ir video. Vai arī trešdienas 6, ka tu vari atnākt mājās, uztaisīt kafiju un padzert vai kā, nu. Bet jebkurā gadījumā, prieks būt šeit, prieks atkal redzīt. Jā. Es esmu priecīga par šo. Es ir priecājos par tiem cimdiem, kurus es jau pabeidzu. Viņi mani iedvesmo turpināt. Es gribēju vakar jau šīs zeķes likt uz adtām, bet es sapratu, ka labāk es pagaidīšu, kamēr es sāku filmēt. Un tad es varēšu, tā kā es šovakar jau sākšu adīt zeķes. Mīļš, paldies, ka skaties. Ja tu man neseko, pieseko man. Ja tev interesē kāda tēma, kaut ko, kādi jautājumi, droši rakst lejā. Iespējams, no tiem jautājumiem, tēmām ir kā izveidosies jauns video, vai tie būs sit-down video vai kādi savādāki, to mēs redzēsim. Būs vēl joprojām arī darbnīcas vlogi. Bet darbnīcas vlogi iespējams atgūs atpakaļ to savu sākumu variantu, kur viņi bija vairāk mākslinieckāki, nekā beigu variantu, kur viņi bija, es runāju par lietām, jo man ļoti patika sākums. Man nepatika tas, ko es pēdējos ražoju. Nu, pat ne pēdējos, tur tādi pa vidu bija tādi, kas man nepatika. Pirmie man ļoti patika. Paldies, ka skaties, pieseko, ja tev patīk, ielaiko, pieglabā, padalies. Tiekamies nākamnedēļ trešdien.